Gulbenei staru mototrasē Latvijas kausa 5. posms. 2 dienu garumā aizraujošas cīņas kvadriciklu, plekusvāģu un solo motociklu klasēs. Startē dāmas, jaunieši, mazi bērni, amatieri, veterāni un profesionāļi. Šī trase ir ļoti sena, jau no 70. gadiem staru moto trase, kur ir ļoti interesanti pēc sava reliefa un ar skaistiem lecieniem. Un ļoti daudz arī vietējo fanu ir sabraukuši, kuri katru gadu Gulbenē sagaida šo te posmu kā vietējos svētkus. Sacensību dalībniekus lutināja gan labi sagatavotā staru mototrase, gan laikapstākļi. Lai arī sinoptiķi visā Latvijā solīja ilgstošu lietu, Gulbenē nolija vien īsu brīdi. Lai arī trase uz brīdi kļuva slidenāka, dalībniekiem tas netraucēja veikt galvenos uzdevumus – stāties uz starta un braukt, cik labi vien var. Pirms sportisti kāpuši uz motocikliem un devušies cīņā, mēs vēlējāmies uzzināt, ko drīkst un ko nedrīkst motokrosisti darīt pie starta barjeras. Šeit atrodas pirmstarta zona, un šeit var atrasties tikai sportisti. Ne mehāniķi, ne skatītāji, ne cits personāls. Protams, tiesneši un arī fotogrāfi un žurnālisti. Tātad sportists pirms starta var atnākt šeit. Šeit ir tāda apmalīte, kur norobežota, līdz kurai viņš var iebraukt. Un tātad no šīs vietas līdz tai barjerai šeit viņš var sagatavot savu vietu. Viņš var kasīt gan bedri, gan uzmest kaut kādu valnīti, bet to tikai var izdarīt ar rokām, kājām. Nevar ar ūdeni liet, nevar ar lāpstām, tikai ar kājām, rokām jau var izdarīt. Viņš pats var sagatavot, kā viņš grib. Vēl viens būtisks punkts ir to, ka sportistam ir atļauts sagatavot šo vietu tikai līdz šai vietiņai. Tātad aiz barjeras krišanas vietas vairs sportists nedrīkst atrasties. Tā jau skaitās kā palīdzība no malas. Tas nekas, ka tur ir akmeņi vai smilšu čupiņas vai kaut kāda bedrīte. Tas nekas. Tātad sportistam ir kvalifikācijas brauciens, pēc kurā viņš sev izvēlas vietu un no tā viņš arī izvēlas. Bet ja viņš tiešām pārkāp pāri un kāds uzraksta protestu cita komanda, tad jāpielieto sods. No malas var šķist, ko tie sportisti pie starta barjeras mīcās un rok mazus grāvīšus. Taču šis ir svarīgs un izšķirošs uzdevums pirms sacensību starta. Katrai braucēja darbībai motokrosā ir kāda nozīme, arī starta vietas sagatavošanai. Špūrai jābūt cietai ar nelielu uzkalniņu spūras aizmugurē, un šai barjerai ir tipiski tas, kad apakšējais stiens kustās pirmais, nevis pati barjera. Pirmām kārtām ir segumi, ir jānoblietē, lai ir tāds salīdzinoši cietāks, un lai nav mīkstie dublīši, lai saķer pēc iespējas labāka. Un uzreiz pirms stienīša jānolīdzina smilts, lai nav tā trubuna. Uzreiz, lai ratā neuzraujās. Viss ir špūri, lai nav nekādi akmeņi, smilts lielas. Vienkārši mazliet pieblietēji un viss, tas arī ir tas knipiņš. Bet tagad, dāmas un kungi, zēni un meitenes, ķeramies klāt īstām vīru cīņām, jeb tam, kas notiek pēc starta barjeras krišanas. Jau kvalifikācijas braucienos dalībnieki rādīja, ka straujā un kalnainā trase ir īstā vieta, kur atrādīt savus spēkus. Aizraujošas cīņas bija visās motokrosa klasēs, taču īpaši interesanti bija apvienotie MX1 un MX2 braucieni. Kāds ar mazo 250 kubikcentimetru moci var izrādīties ātrāks un varošāks par sportistu, kas brauc ar lielo 450 kubikcentimetru motociklu. Protams, rezultāti tika skaitīti katrai klasei atsevišķi. Pirmajā MX1 un MX2 apvienotajā braucienā nepārspēts Dāvis Ivanovs, kurš šo sezonu sākumā kopā ar komandu izvirzījis 3 galvenos šī gada uzdevumus. Izcīnīt Latvijas un seriāla superkausa čempionu titulus, kā arī parādīt labu sniegumu pasaulē. Par Latvijas čempionātu spriest vēl pāragri, jo atlikuši 2 posmi. Toties Latvijas kausu Dāvis izmanto kā kārtīgu iesildīšanos pirms lielā čempionāta.
Aiz Zivanova 2. vietā Dāvis Līvs no Rodeo komandas. Viņam šodien grūta diena, jo vienā nedēļas nogalē šīs jau ir 2. motokrosa sacīkstes, kurās sportists piedalās. 3. MX moduls pilots Gins Filipsons no MX2 klases. Viņam šī sezona kā pa kalniem. Puisis joprojām netiek galā ar iepriekšējā sezonā gūto pleca traumu. 2. MX1 un MX2 apvienotajā braucienā scenārijs līdzīgs. 1. Dāvis Ivanovs, 2. Dāvis Līvs. Izmaiņas vien 3. vietā. Filipsons 2. brauciena sākumā sadūrās ar konkurentu. Kritiens un finišā tikai 9. vieta. Šoreiz veiksme un 3. vieta Nerijusam Rukštēlam no Lietuvas. Abu braucienu summā MX1 klasē nepārspēts Dāvis Ivanovs. Trase vairāk vai mazāk patika. Diezgan daudz kādreiz esmu šeit braucis. Tā ir viena no pirmajām trasēm, kur vispār braucu. Tāpēc arī šodien esmu šeit. 2. Dāvis Līvs. Mazliet nogurums ņēma virsroku un tad Dāvis mazliet atrāvās. Bet kopvērtējumā 2. viss kārtībā, ir kārtīgs treniņš un domāju, būšu gatavs cēsīm. Aiz Dāvija Līva 3. Nerijus Rukštēle no Lietuvas. Iš tikrųjų negaliu kažko labai džiaugtis, nes kiekvienam važiavime man dingdavo stabdžiai. Antram važiavime iš vis važiavau be galinių stabdžių, gal kokiam 3. rate tik tai ir taip jau, na ir taip nesidžiaugiu savo šiandienos pasiekimais. Bet rezultatas 3. vieta gan neblogai. Abu braucienu summā MX2 klasē 1. Andis Valts. 2. braucienā startiņā tieši pirms bumbas nokritis atlēts vaļā startmašīna, ritīgi uzsit ratiņā un tad brauciens no beigām, bet kaut kā ritīgi forši sanāca apdzīt visu diezgan ātri. 2. MX2 klasē Gins Filipsons. Trase ir ļoti labi sagatavot, segums ideāls, vakardien uzlīja lietas, šodien it kā bija apmācēs, bet noturējās un trase ideāli. Gulbeni vienmēr ir patikusi. Aiz Ginta 3. Kristers Drevīnskis. Šoreiz startēju ar mazo 125 klases motociklu pie MX2 klases močiem. Un šādā trasē ir diezgan grūti, jo trase diezgan daudz sastāv no smiltīm un ar mazo moci ir grūtāk konkurēt pret lielajiem. 2 dienu cīņas Latvijas kausa 5. posmā noslēgušās. Nākamais, 6. posms, jau šajā nedēļas nogalē Cēsīs. Tam paralēli norisināsies arī Latvijas čempionāta 3. posms. Tieši šeit tiksim pie retās iespējas vienu vietu sastapt mūsu spēcīgākos valsts braucējus – Matīsu Karo un Paulu Jonasu. Tiekamies Cēsīs!